Nu, labdien! Mēs esam kemperī. Šajā te kemperī ir kopā 3 akumulātoru grupas. Starter akumulators, 2 svina akumulatori un salikti litīdzeles fosfāta akumulatori 560 amperstundas. Un te jautājums ir tā, kā tagad samanedžēt visas tās akumulātoru grupas, jo tos svina akumulatorus, kas te ir apakšā zem kempera grīdas, viņus nevar slēgt klāt pie svina akumulatoriem dažādu iemeslu dēļ. Tātad jau pirmais jautājums un ļoti svarīgs ir, kā viņus lādēt, kā lādēt, piemēram, no kempera ģeneratora ieslēgtā, jo klasiskā variantā kemperī tiek saslēgts starter akumulators ar dzīvojumā zonas, šeit tā darīt nevar. Tāpēc ir ļoti skaists un labs un brīnišķīgs, man patīk šis te Victron Energy produkts, kas ir līdzspriegums pārveidotājs 50 ampērīgs. Atšķirībā no 30 amperīgā iepriekšējā viņš ir labs ar to, ka viņš nesilst un viņš ir maziņš. Nu, lūk, es pievienoju šo te līdzspriegums pārveidotāju, un tagad pirmais eksperiments. Mēģināšu slēgt iekšā kempera motoru un skatīsimies, kas notiek. Bluetoothā viņu uzreiz atradu. Ar šiem te jaunajiem modeļiem ir tā, ka pinkods nav viss 4 nulles vai 4 vieninieciņi, bet tur ir savs pinkods, es lapiņu te kemperī pielīmēju pie vienām durtiņām. Un ko mēs te Bluetoothā redzam? Redzam to, ka starter akumulators ir 12,6 volti un litija akumulatori ir 12,9. Es speciāli viņus nosēdināju, lai būtu interesantāks tas viss process. Jo īstenībā litija akumulatori līdz 14,6 var lādēties augšā. Nu, lūk, un tad es tūlītās ieslēgšu motoru kemperi un paskatīsimies, kas te notiks. Iedarbināšu motoru. Tagad rādi šo te vietu. Ja? Ieslēdzu kempera motoru. Un te ir tā, ka mēs redzam, ka 49 ampēri nāk no ģeneratora un uz akumulātora aiziet 48,4 ampēri. Ļoti jaudīgi. Paskatīsimies, vai silts. Nemaz nav silts. Kaut arī te iet 48 ampēri, nekas nesilst un ļoti labi. Nu, brīnišķīgi. Šeit, starp citu, šajā te aplikācijā, es norādīju, ka tas ir litīdzeles fosfāta akumulatori. To var izdarīt. Norādīju kādu. Un te var tā baterija settings. Un var noteikt arī motora shutdown settingus. Tas ir viņš tagad, kad nokonstatēja, ka 14,0 voltu, tas saprot, ka motors ir ieslēdzies, pie 13,1 volta apstājās tā pārveidošana. Tad saprot, ka viss tā pārveidošana jāpabeidz. Bet te katrs lietotājs var pēc saviem ieskatiem tos settingus mainīt.